teiksim, ja paskatās uz šiem kopējiem skaitļiem, kas tiek maksāts patreiz par enerģiju, kas tiek importēta, un, ja teiksim, kaut vai daļa no tā vai būtiska daļa no tā palikt Latvijā, tad mūsu ekonomikai būtu milzīgs uzrāviens vai grūdienis, teiksim, attīstības virzienā. Un tas, protams, ģenerētu daudz darba vietas, un tas, protams, ģenerētu labklājības, teiksim, attīstību un ekonomikas uzplaukumu. Ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tad mežs un koksnes produkti, manuprāt, ir viens no izdevīgākajiem investīcijām, jo mēs paši saprotam, ka koksnes produkti mums būs vajadzīgi vienmēr. Vienmēr būs vajadzīgs kurināmais, un tāpēc arī diezgan likumsakarīgi ir tā, ka mēs domājam visu laiku, kā šajā mežsaimnieciskās ražošanas procesā iegūt arvien vairāk un vairāk pievienoto vērtību. Labai koksnei, tas, ko mēs lietojam zāģu materiālu ražošanai, mēs pārdodam tikai vietējā tirgū. To, ko mēs cērtam, tas jau pārsvarā ir tepat vietējā tirgu viss koks neaiziet, ja? Vietējām zāģētavām. Koksnes biomasas nākotnē ir ļoti daudzsološa, lai neteiktu vairāk, jo, kā jau iepriekš minēju, ir diezgan skaidrs, ka šī koksnes biomasa vai biomasa kā tāda būs viens no galvenajiem enerģijas avotiem, ja pasaule turpinās attīstīties, teiksim, ilgtspējības un tam līdzīgiem principiem. Katlumājas galvenā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem pietiekošā daudzumā siltumu. Mūsu jaudas to pilnīgi atļauj. Katrā mājā ir uzstādīts savs siltuma mezgls, kur māja var paņemt siltumu no mūsu katlumājas pēc savas vēlmes un naudas maciņa biezuma. Ja viņa maciņš atļauj, viņa var ņemt vairāk. Ja nē, mums jaudas pietiek, mēs varam nodrošināt jebkuru pašreiz iedzīvotāju pieprasījumu pēc siltuma. Mums tarifs tiek sastādīts tā, ka peļņa ir 0. Praktiski tik, cik mums šķelda maksā, tādu summu mēs arī prasam no iedzīvotājiem. Patreiz šķeldas tarifs ir 30 lati, 35 centiem par megavatstundu. Tas ir, kas jāmaksā patērētājiem. Jābūt skaidriem plāniem, jo mēs mazāk iepirksim dažādus kurināmos no citām valstīm un vairāk ražosim konkurētspējīgu un pietiekami lētu un pieejamu kurināmo uz vietas, jo mums pašiem būs vieglāk un tautsaimniecība attīstīsies labāk. Galvenais, kas mūsdienās ietekmē cenu, ir transports. Un mēs šeit atrodamies veiksmīgi tādā ziņā, ka mums šeit ir Igaunijas robeža tuvu, un mēs varam spēlēt ar diviem tirgiem, gan Latvijas, gan Igaunijas. Un neatrodamies arī tālu no ostām, un tuvu ir arī lielie pārstrādes kombināti, un ja cenas šūpojās vairāk Latvijas pusē, mēs varam vairāk izmantot Igauniju vai atkal otrādi. Tā kā, bet, protams, kad ir šīs cenas vārstības ir ar pasaules ekonomikas attīstību, viņas ir patstāvīgas, ja? Viņas Latvijā ir lielākas kā Igaunijā, bet ar to ir jārēķinās, un tā nav liela problēma. Koksnes biomasa var piedāvāt milzīgu resursu, no kā pasaule var pārtikt vai ražot savu nepieciešamo enerģiju. Latvijā ir salīdzinoši ļoti maz apdzīvotība vai maz cilvēku blīvums uz kaut kādu platību. Un mums ir milzīgas teritorijas, kuras netiek izmantotas vai netiek efektīvi izmantotas. Un, teiksim, to pārvēršot, teiksim, efektīvā izmantošanā, kaut vai runājot par biomasas audzēšanu, par plantācijām, tas mums sniedz, teiksim, neizsmeļamu resursu ekonomikai un ienākumiem, tāpēc, kad ir milzums daudzu valstu, kaut vai tajā pašā Eiropā, kuras ir pārapdzīvotas ar lielu iedzīvotāju blīvumu, ar ļoti nelieliem biomasas resursiem un maz brīvām zemēm. Un, teiksim, viņiem noteikti šie resursi būs vajadzīgi. Un tas ir, teiksim, Latvijas, un es pat domāju, ka varbūt visu 3 Baltijas valstu viens no lielākajiem, teiksim, potenciāliem nākotnē. Tāpēc, ka principā tas ir tas pats, kas, ja būtu
mums naftas atradnes, bet vēl labāk, tāpēc, ka viņas ir nebeidzamas atradnes, ja, neizsmeļamas, ja mēs apsaimniekojam to visu saprātīgi un ilgspējīgi. Un no tā viedokļa tur ir visspožākās un gaišākās izredzes nākotnē.